Sveiki, mani sauc Renārs. Strādāju SPA Distribution Latvijā, vadošajā alkoholisko dzērienu izplatītājā Latvijā. Darbu šajā uzņēmumā uzsāku 2011. gada rudenī, kā jaunākais pārdošanas speciālists. Līdz šim brīdim esmu pakāpies līdz tirdzniecības pārstāvim un veiksmīgi turpinu darbu šajā uzņēmumā. Kas te uzrunāja pieteikties? Ar pieteikšanos bija tā, ka man īstenībā draugs atsūtīja tādu kā to tekstu par to jauniešu programmu. Nodomāju, ka jāpamēģina, aizsūtīju CV, motivācijas vēstuli, izsaucos pirmo kārtu, atnācu pirmo kārtu, cilvēku bija 30, likās apmēram bezcerīgi, nav jēgas. Pēc tam pasaucu uz otro kārtu, jau bija uz pusi mazāk cilvēku, pēc tam arī trešā kārta un pēc tam individuāls pārunas. Un tad arī uzreiz sāku darbu. Kā tev patīk te strādāt? Ļoti patīk, kolektīvs ir superīgs. Ar visiem pārējiem cilvēkiem, ar ko es kontaktējos vairāk darbā. Tirdzniecības pārstāvji merči. Mēs esam ne tikai kolēģi darbā, bet arī draugi ārpus darba. Apmeklējam kopīgus pasākumus. Gan darba ietvaros, gan ārpus. Kas ir mainījies tevī pašā par šo laiku, kamēr tu strādā kompānijā? Pirms uzsāka darbu, varētu teikt, ka es biju tās ļoti kautrīgs. Tagad strādājot ikdienā katru dienu ar cilvēkiem, runājot, tas kautrīgums tā kā ir pārgājis, esmu kļūst drošāks. Kā pārliecība par sevi kaut kas tāds? Jā, protams. Tas pavisam savādāk. Es nevaru iedomāties, kā es izskatījos no malas, kad es pirmo reizi iegāju veikalā un kā runāju ar cilvēkiem, ar klientiem. Paralēli tu pats arī mācies? Jā, mācos biznesa augstskolā Turība. Principā studijas uzsākt tajā pašā laikā, kad sāku uzsākt darbu šeit. Kā tev izdodas savienot mācības ar studijām? Un vai mācības tev palīdz darbā un darbs palīdz mācībām? Savienoju ļoti labi, par cik skola ir katru otro nedēļu piekdienā, sestdienā. Mazliet grūtāk ir pavasarī, kad ir lielie darbi, studiju darbs, prakses atskaita. Prakses atskaita, protams, savā uzņēmumā ir. Tur ir iespēja iegūt visu nepieciešamo informāciju. Arī skola ļoti daudz palīdz darbā. Mācos uzņēmēju darbību, līdz ar to mācu arī gan tirdzniecību, mārketingu, ciparus, finanses, personāla vadību. Ko tu ieteiktu tiem jauniešiem, kuri arī mēģinās tāpat kā tu startēt šajā programmā? Noteikti nenobīties, pamēģināt. Un cerams, ka izdosies. Labdien, mani sauc Gunta. SPA Distribution strādāju jau gandrīz gadu. Šeit pieteicos izlasot internetā darba sludinājumu. Darba sludinājumā man uzrunāja tieši tas, ka šeit var pieteikties bez iepriekšējas merchandisera pieredzes. Un merchandisers bija tieši tas, ko es gribēju izmēģināt savā turpmākajā karjerā. Vai tevi nebaidīja tas, ka kompānijā strādā pārsvarā puiši? Atnākot šeit strādāt, es redzēju, ka lielākā daļa kompānijas darbinieku ir puiši. Bet jau iepriekšējā darba vietā es sapratu, ka puišu darba kolektīvs ir brīžiem pat labāks nekā meiteņu darba kolektīvs, jo man ir pieredze arī strādāt skaistumkopšanas jomā meiteņu darba kolektīvā. Tāpēc esmu šeit ļoti apmierināta, tieku brīžiem rutināta, un šeit man patīk. Kā ar tām kastēm smagajām? Ar kastēm, esmu pieradusi tagad cilāt arī šampaniešu kastes. Tas man nebaida, bet ir arī vietas veikalos, kur tieši tāpēc, ka es esmu meitene un pretī ir darbinieks puisis, man ir brīžiem vieglāk, jo šis puisis to dara visu manā vietā un es tikai visu regulēju. Tad potenciālajām kandidātēm tu ieteiktu nebaidīties no tā, ka viņas ir meitenes un uzdrošināties piedalīties? Jā, uzdrošināti, lai nāk un piesakās, jo šeit ir ļoti jauks puišu kolektīvs. Ir, protams, arī meitenes, kas šeit strādā. Jā, bet ir jāzina arī tas, ka tomēr šīs kastes būs jācelā. Nav tā, ka ir tikai darbs ar papīru. Kas tev patīk šeit? Šeit man ļoti patīk tas, ka katru dienu ir iespēja komunicēt ar
cilvēkiem. Lai šeit strādāt, ir jābūt komunikablam cilvēkam, ir jāmāk risināt dažādas situācijas. Šis darbs iemāca Grūti pateikt, ja? Visu kaut ko iemāca. Saka, kas nāk prātā. Jā. Tātad šis darbs iemāca pārvarēt savu kautrīgumu, iemāca būt komunikablai, iemāca spēt ātri reaģēt situācijās, kas var mainīties vienas dienas laikā. Šeit strādājot ļoti patīk arī ārpus darba pasākumi. Tas ir gan sporta spēles, gan vīna kursi, gan apmācības par dažādiem produktiem, kas firmā tiek izplatīti. Ja agrāk man likās, ka vienkārši vakara ballītē tu paņem alkoholu, lai iedzertu, tad tagad es saprotu, ka alkohols var arī būt kvalitatīvs un ar kaut kādu jēgu. Kas ietilpst tavos darba pienākumos? Manos darba pienākumos ietilpst lielveikalu apmeklējums. Lielveikalos ir jāpārbauda visas tā brīža akcijas, jāpārbauda plauktu stāvoklis, cik daudz preci ir plauktā. Komunikācija gan ar nodaļas vadītājiem, gan ar brīžiem veikala vadītājiem. Ir jāuztur ļoti labas attiecības, lai veikals tevi uzskatītu par ļoti svarīgu, tavu produktu uzskatītu par ļoti svarīgu tirgu. Jādara viss, lai tavs produkts tiktu pamanīts, jāspēj cīnīties ar konkurentiem. No kompānijas es saņemu ikmēneša atalgojumu, automašīnu, ar kuru es varu nokļūt gan darbā, gan arī braukt mājās, gan arī brīvajā laikā izmantot telefonu, apmaksātiem rēķiniem, veselības apdrošināšanu. Un tad vēl atsevišķus kursus, kas tiek organizēti firmas iekšienē, bet kas arī ir ļoti svarīgi un noderīgi pašai priekš sevis. Mani sauc Kalvis. Strādāju uzņēmumā jau 8 mēnešus. Esmu merchandisers. Darba pienākumos ietilpst kaut kādu pa lielveikaliem, arī degvielas uzpildes stacijām un, man teikt, kārtot un pārbaudīt to, kas ir mūsu sortiments, vai viss ir redzams, vai viss ir izlikts, vai cenu zīmes atbilst. Un katrā ziņā, lai cilvēks ieejot veikalā, pamanītu mūsu zīmolus un varētu iegādāties. Un kā tu nonāci kompānijā? Kompānijā nonācu caur pieteikumu no CV. Atradu sludinājumu, kuru principā sludinājums meklēja diezgan ilgu laiku. Sūtīju uz dažādām vietām, bet principā izvēle krita par labu šim, jo pietiekoši atpazīstams uzņēmums, liels varētu teikt, kas ir, domāju, pietiekami atpazīstams visu cilvēku vidū, ne tikai manā. Kā pats nodarbojies ar sportu? Tieši tā. Kā tu saisti savas darbības hokeja laukumā ar tām darbībām, ko tu veic veikalā? Ļoti vienkārši tas ir, jo tāpat kā šajā darbā, tāpat arī sportā, galvenais ir uzvarēt. Daudz jau saka, ka var piedalīties arī priekšpēc, bet tas jau nav tik interesanti. Ir jāuzvar, jāiegūst kaut kas, un tas pats arī ir šeit, jo savā ziņā notiek cīņas starp dažādām firmām, kas atrodas tajā veikalā, kur piedāvā savu produkciju. Un, lai būtu labāki, protams, mūsu kompānija, tad sanāk, ka tev var teikt, ir jāvirza. Tā kā, jā. Tātad tu gribi būt labākais? Protams, ka gribi būt labākais. Tas ir mērķis. Ir taču jābūt mērķim, kad nāk kaut ko dara. Un SPI ir labākie? Nāk, ir labākie. Pietiekoši liels ar atpazīstamiem zīmoliem, pasaules zīmoli. Teiktu jauniešiem, kas vēlās startēt šajā programmā? Es ieteiktu startēt, jo teikt, pašā pieteikumā jau ir teikt, minēts, ka nav vajadzīga iepriekšēja darba pieredze, kas ir teikt, atslēgas vārds
šim darba piedāvājumam. Un tas jau principā tālāk ir pats atkarīgs no paša, kā virzīsies, kad būs kādi mērķi un teikt atcīgsim darbā.